Nu, ko, draugi? Baigi slikta ziņas. Labi, slikta ziņas nav. Ir ok. Šī ir pēdējā diena, draugi, es strādāju savā darbnīcā. Jā, tā, diemžēl, ir. Nu, tāpēc tā. Ir tā, kad vajag tomēr dzīvē kaut ko pamainīt un tu viss kā strādā. Ne, viss it kā ok, man viss patīk, bet vienkārši, vajag kaut ko pamainīt, vajag kaut ko savādāk, jā. Es neteikšu, ka ir vajag sūdīgi, jā. Bet tas, kad tu, nu, reāli es taisu pats tās lietas, pakoju pats tās lietas, tomēr bišķi pa daudz arī uz maniem pleciem visu, un varbūt kā varētu paņemt kaut kādu sadarbību vispārējais, bet ir tā, ka nē, es vienkārši gribu nopauzēt visu šito reāli, visu šito pasākumu es gribu nopauzēt. Un, teiksim tā, nu, varbūt paies kaut kādu pāris gadu, un es uzsākšu visu no kaut kāda cita unita, būšu sapītas lielos instrumentus normāli, bet, nu, laiks rādīs. Bet pagaidām ir tā, ka, jā, šodien uztaisu pēdējos dažus pasūtījumus, jā, un visu ārā, tukšu darbnīcu, nebūs man darbnīca, būs garaža. Bet pašā laikā ir jābūt arī pozitīvam ar to visu, teiksim tā. Jo man ir tā, ka man pat negribās vairāk šodien tos pasūtījumus taisīt vienkārši, jo viņam ir jau līdz aknām, teiksim tā, viņi sēž jau aknām. Tad būs tie, kas gribēs, tie, kas ir Anglijā un netālu Hūlas vai šur tur, jā. Pa instrumentiem es pagaidām nezinu, bet, nu, es domāju, ka es viņus arī izpārdošu, jo, nu, huļi man viņus tagad vajag. Pēc tam vajadzēs nopirkt jauns un normāls. Jo tas pats zāģis, jā, to varētu atdot, nezinu, pirkt kaut kā 9 soti varētu, huļi zin pat cik atdot. Nu, es skatīšos, nav nevainas zāģi. Biezumana, lenzāģis, GCB, domāju, ka atstāšu, nu, varbūt lenzāģi arī atstāšu. Frēzes galdu, nafig, slīpmašīnu atstāšu, spindlesanders, nafig. Tie biskuit jointers, kas ir tapotājs, ir kabatas urbis trenda, ko es pirku tū pa sotaku, jā. Nu, vot tādi instrumenti, kas man nebūtu vajadzīgi ikdienā, jā. Tāpat tie klampi, kas man ir, nu, klamps varbūt, nu, reāli tā lietas, ko es varu kaut kur nobāzt stūrī, jā, kas man nemaisīs, jo visa šitā rūme man būs vajadzīga kaut kam citam. Un es zinu, ka varbūt pēc šitā video daudz cilvēku aizies projām no YouTube, bet tur es neko nevaru izdarīt. Bet tajā pašā laikā es varu nomierināt jūs ar to, kad būs cits pavisam kontents, jo es domāju vairāk fokusēties uz savu audāru un pavadīt laiku kopā ar dēlu, kas man ir svarīgāk nekā visu šitā kokapstrādē. Tad ir doma, ka mēs ar sīko šeit darbnīcā vai, teiksim tā, garažā varētu kaut ko rītīgi, stilīgi uzbūvēt. Tāpēc sīkais grib bagiju vai gokartu. Tad mums ir doma vienkārši būvēt augšā gokartu un bagiju. Un pēc tam, ja viss sanāks, tad vienkārši turpinam būvēt. Vienkārši pārdodam būvējam. Nu, kaut ko pamainīt, jā. Bet, nu jā, nu, tā ir. Tas pats nosūcējs, tas routersleds, kas man ir uztaisīts, jā. Viss tas būs pieejams, jo es nenodarbošos vispār vairāk ar koku. Tajā pašā laikā arī varēs koku no manis nopirkt. Viss, kas palicis. Man vēl pēc būtības ir jābrauc pakaļ nākamajai kokam. Es samaksāju 200 pounds un jābrauc pakaļ. Bet es nezinu, es viņu braukšu pakaļ. Tad visi šitie te, kas ir pieejami, jā. Taisīt paliknīšus, varēs kāds hujā ir. Oskar paliknīšus, jo es biju vienīgais cilvēks Anglijā, kas to darīja. Tad, nu, tiešām izpārdošu visu. Savāksim visu. Kādu no šitiem galdiem gan jau atstāsim rūmei. Pārējos mēs nafig. Zinu, daudz teiks, oi, tik daudz darba ieguldīja, naudu iztērēja, jā, bet, nu, tā, draugi, ir mana izvēle, nu, tāpēc, nu, kā ir, tā ir, nu. Vienkārši es uzskatu to, ka dzīvē ir jākustās uz priekšu un jātiecās pēc lielākiem mērķiem un tādā garā. Ne jau viss strādāšu visu mūžu šitajā darbnīcā. Nē, tā nenotiks, tas nav reāli. Tāpēc, jā, ja kādam kaut ko vajadzēs, kāda frēzīte būs pārdošanā vēl, nu viss, teiksim tā, viss, kas būs pārdošanā, es domāju, es ielīšu gan arī YouTube, gan arī TikTokā, tajā pašā laikā arī Facebookā, tie, kas man piesako, tur tiks ielikts, jo uz doto brīdi es pārdodu savu lāzeri, pārdodu sīkam kvadru, pārdodu sīkam mocīti, jo viņam tos nevajag, jā. Tad jāizšķiro tas plaukts, viss, kas tur ir vajadzīgs, kas nav vajadzīgs, tie kokapstrādes, huņas, naglu, pistoli, nu tādi visi sūdiņi, teiksim tā, salikšu uz galda. Safilmēšu vai kā, nu viennozīmīgi arī viss ies marketplace'ā, Facebookā, jo tā būs pat iespējas ātrāk nopārdot, bet tāpēc pirms es lieku kaut ko pārdošanā tur, es izdomāju vienkārši vajag uztaisīt video, izstāstīt jums, kas notiek, kas ko kā. Un, ja kāds grib, piemēram, šitie man vēl ir, būs šitādi atgriezumi arī daudz nozolu, ne? Arī grilā es viņus nekurināšu, nu, come on, nu, viņi pārāk labi, pa viņiem naudu samaksāt. Vienkārši
Tāpēc vajadzēja šodien uztaisīt pēdējos pasūtījumus, lai es saprotu, kas man šeit paliek no materiāla, kas man nepaliek. Un ja nu kāds grib šo zāģi, nu pa 500 es to zāģi atdošu, pa 900 es viņu pirku, viņam nav vainas. Baigās modifikācijas, viņam vispār nekas tur nav taisīts, ja? Tāpēc biezumeni arī, nu, herviņi zina, kā 250, 300 es viņu atdotu, nu, asmeņi kā nesen jaunu uzlikti. Tad, nu, tā, bet, nu, tas tā, bet ja kāds baigi ļoti kaut ko grib, tad rakstat uzreiz laicīgi, tikai tāpēc, ka pēc tam stipri šaubos, ka būs pieejams. Jo tāpat roksē vēl ir galīgi jauniem asmeņiem, ir, nu, dahu jakas ir, kas šeit ir. Oi, blin, jā, nu, nāksies izšķirot, pabraukāt uz krāmtirgu. Nu, protams, lampas visas paliek, jo mēs šeit riktēsimies, šeit tiks nedaudz pāriesim uz savādāku visu pasākumu. Tāpēc, nu, tā, ja kādam kaut ko vajag, droši rakstam. Kādam vajag malku, droši rakstas no malka dahujai. Tad, vot tā šitās tās mazais īsais video, jo tagad jāfokusējās ir uz izvākšanu visu. Maksimāli izvākt visu, varbūt paspēt pabeigt, uztaisīt nepabeigtos projektus. Nu, ja arī es viņus nepabeigšu, es viņus vienkārši izpārdošu tāpat par lētām naudām. Nu, kaut kā tā, jo, nu, ir jāpamēģina kaut kas savādāks, ir jāsaprot. Nu, saku, pamēģināšu kaut ko citu, tad redz, nesanāks, pamēģināsim kaut ko citu, nesanāks, pamēģināsim kaut ko citu. Kā jau es teicu, varbūt pēc pāris gadiem atgriezīšos atpakaļ no kaut kur citurienes, atkal kokapstrādē. Tāpēc gribu teikt lielu paldies visiem, kas sekoja man, un kas vēl seko, un kas vēl sekos, bet nenokart lūpu, draugi, būs kulīgāks kontents, jo kokapstrāde it kā ir forši, bet tajā pašā laikā tas ir savā ziņā tāds, nu, borings kontents, bet man gribās vairāk priekš YouTube un tā paša TikTokā ielikt kaut ko foršu, tāpēc būs gaidat, esat pacietīgi. Tuvākās nedēļās pasūtīšu pāris detaļas, pēc tam jums parādīšu, ko esmu pasūtījis. Nebūs tā, ka es taisīšu no nulles. Esmu noskatījis buggy un go-kart rāmjus jau. Baigi sūdīgi viņi ir, bet tad ideja būs tāda, vienkārši mēs viņus izjauksim, pārtaisīsim, pārmetināsim, nopirksim. Esmu noskatījis, vienam varētu ielikt benzīna motoru, vienam varētu ielikt 5 kW elektromotoru, kas, nu, vienkārši būtu tādas features, ka mēs to visu činiem kopā izdomājam, ka tas būtu ļoti interesants. Tas būtu varētu interesantāk nekā kokapstrāde. Jo šeit rūmas ir dahuja, un es tev varu iebāzt, es nezinu, 3-4 gokartus un bagījus. Ja? Nebūs viņi lieli. Viņi būs vairāk tā kā paredzēti bērnam, nu, 10 gadu, kaut kas tam vajadzīgs. Reāli, lai mans sīkais var goņīties pa trasi. Tāpēc doma ir kāda. Činīt augšā, braukt uz trasi, testēt, salauzt, činīt atkal augšā. Nu, ne jau speciāli lauzt, bet tā, nu, vienkārši mazus, jaudīgus, lai vienkārši būtu reāli cool kontents. Tāpēc, nu, nenokart dagunu, draugi, un paveidzam pasūtījumus. Buļinu augsti. Esam pozitīvi un vienkārši visu izpārdodam, iztīram darbnīcu un iekārtojam viņu jaunam hobijam, jo tas būs tagad hobijs. Jo es neiešu stāstīt par savu darbu, kas man būs par darbu, ko es darīšu, tas nevienam nav jāzina, vai ne? Bet tas, draugi, būs hobijs, tāpēc es domāju, ka hobijs būs arī tīk cool. Un, jo savā ziņā es to gribu darīt tikai tāpēc, ka es iemācīšu savu dēlam visas tās features, un tajā pašā laikā mēs arī činīsim audāru un liksim video, ja, tāpēc es domāju, ka tas tiešām varētu būt arī interesanti, ja. Un, protams, man arī vajadzēs ļoti daudz jūsu palīdzību, draugi, tikai tāpēc, ka es neesmu nekāds mehāniķis. Nu, es pietiekoši daudz zinu, ja, es varu izdarīt lietas, ja, bet ir lietas, ko es tomēr arī nezinu, un vajadzēs jūsu palīdzību, tāpēc nekur nebēgat projām, it sevišķi tie, kas zina mehāniski daudz ko par tādiem būvēšanām un visam pārējām metināšanām, visam tādām lietām. Jo metinātais arī neesmu baigi, labēc pasaku uzreiz. Tāpēc svarka man ir, jā, bet, nu, tāpēc sāksim ar ko? Sāksim ar metināšanu, mācīšanos un vispārējo, lai nav tā, ka bļāviens es to bagī aizbraucu uz trasi, jo man tur rāms tur salūst un viss tur aizdo pagājus. Jā, ne. Viņam ir jābūt drošam, jo tomēr man ar viņu brauc dēls un es arī. Tāpēc kaut kā tā. Paldies visiem, kas atbalstīja. Un Audi Woodworking is shutting down, karoči tā, viss jau. Un tiekamies jau varbūt, nezinu, tuvākās dienās, kad es izpārdotu šeit visu. Tāpēc, ja kaut ko vajag, droši raksti un kaut ko sadomāsim, sazīmēsim, bet atcerieties, draugi, esmu Anglijā. Tiem, kas noskatās video līdz galam, ja šeit kaut kur tūmā, es nezinu, 2 stundu radiusā, es varu kaut ko aizvest, ja. Lielo zāģi, piemēram, arī var aizvest. Nu, tādas lietas nosūtēsies prom, viss šitās trūbas ies projām.
ventilācija paliks, to man vajadzēs, bet tādu visu sīkumu iet projām. Tāpēc paldies visiem, tiekamies!